Svari. Šī būs jūsu ieteikums prognoze septembrim no tāro kārtīm. Ar kādām tēmām būs jāstrādā, kas būs aktuāls septembrī, to mēs tūlīt noskaidrosim. Septembrī svariem ir trīnieks, tā mums ir sadarbības kārtas vai arī ģimenes kārtas, ka veidosies kaut kādas jaunas saiknes, kaut kādi jauni kontakti ar jauniem cilvēkiem, kaut kāds tuvinieku paziņu vai darba loks paplašināsies. Tā, kas vēl svarus gaidam? Tā. Varētu būt, ka ne viss ir tā, kā jūs cerējāt, ka būs. Var rasties kaut kādas problēmas vai šķēršļi, vai tur kaut kāds konflikts izveidoties, vai arī sajūta, ka trūkst naudas vai pa mazu alga vai kaut kāds finansiāls zaudējums, jo šie mums ir monētas. Bet visi šķēršļi un ķibeles dzīvē mūs ved tikai uz izaugsmi, tā kā noteikti par to nav vērts bēdāties. Tas ir tā, kā tam jābūt, tas ir vajadzīgs jūsu izaugsmai. Tā skatāmies vēl svariem, kādas tēmas būs septembrī. Redz, un tam jums ļoti veiksmīgi izdosies tikt cauri, jo šī ir mums ļoti tāda pozitīva saulaina kārta, tā arī saucās saule. Ja, tas ir par tādu ārēju starojumu, ka tiekot pāri kaut kādām tur bēdām vai problēmām vai trauksmei, jūs izejat uz jaunu līmeni, jums izdodas uz jaunu apziņas līmeni, uz jaunu starojumu, vibrāciju līmeni iziet caur ieguldīto darbu. Jā, ka jūs arī ieguldat darbu tajā. Tā ir arī, varbūt tas ir brauciens uz kaut kādu siltu vietiņu, vai arī sajūta, ka jums ir labi tepat. Jā, ka, tāda ļoti forša, kolosāla sajūta, ka ir viss labi. Tā, un vēl viena kārta svariem par septembra tēmām. Tā, un te mums ir jūtu karaliene. Te būs varbūt kaut kādā brīdī situācijas, kas būs jāpastrādā ar savu iekšējo pasauli, ar savām jūtām, emocijām, pārdomām. Varbūt sagribēsies kaut kādu dienas grāmatu rakstīt, kaut kā dabūt ārā no sevis kaut kādus vecus pārdzīvojumus vai pārdarījumus vai kaut kas tāds ar emocionalitāti. Dažreiz arī jāparaud. Ja, šī kārta saka, ļauj tam emocijām un ūdenim plūst, jo emocijas un ūdens tā ir viena enerģija. Ja, kad caur asarām izplūst ārā tās mūsu bēdiņas vai pelde vai ūdens vai duša. Ja, kaut kādas tādas ūdens procedūras palīdzēs grūtā brīdī, ja būs tāds. Tā, un vēl ir no orākulu kārtīm padoms par septembri svariem. Emotional healing. Tā, kad tava sirds dziedinās no vecām emocionālām bailēm, sāpēm, tu saņemsi mīlestību un svētību. Jā, es te tulkoju no angļu valodas. Tātad šis te mums, tieši kā es teicu, ja, ka ir strādāšana ar savu iekšējo pasauli, atbrīvošanās no emocionālām sāpēm kaut kādām varētu uznākt septembrī. Un septembrī ir aptumsuma periods no 7. līdz 21. septembrim, kas parasti arī izceļ visādi tādas tēmas, kaut ko vecu paceļ, ar ko mums jāstrādā, kaut kādus kas ir sakrājies vecā bagāža, tīpaši jaunība, bērnu dienas. Tas periods tagad ir ļoti aktuāls, ar kuru jāstrādā. Un, tā kā jums ir arī tāda garīgās pārvērtības tēma aktuāla septembrī, es iesaku izmantot iespēju 3 dienas bez maksas manas meditācijas, paklausīties, jebkurā brīdī to var izdarīt, piereģistrēties. Un tās visas meditācijas, kas ir manā platformā, klausieties, un tās jums noteikti palīdzēs tikt vaļā no šīs vecās bagāžas un pastrādāt ar savu iekšējo stāvokli, lai izietu jaunā līmenī.
Padalieties ar citiem svariem, sev zināmajiem, lai arī viņi iegūst šīs enerģijas pār septembri. Un atcerieties likt laikus un komentārus kā pateicību, lai jums foršs septembris, mīļie svari!